Sveiki, draugi! Šodien mēs velkam Belarusu ārā, kurš ir nogrimis purvā. Cik ļoti žēl. Viņš ir tur paslēpies aiz krūmiem. Mums ir šis traktors, kurš arī nogrim, jo vēl vilkām ārā Belarusu. Šitais varat redzēt, ka nogrims. Šo dabujām ārā ar Jāni John Deere 753. Jā, mēs dabujām viņu ārā. Tūlīt aiziešu parādīšu, kā tur izsās. Tātad šādi šeit izsās. Nav nekas tāds, jā, jo tur ir dubļi. Šis ir tas Belarus, kurš ir nogrims. Pie viņa īsti nevar tikt, te ir vienkārši peļķes, viss te ir vienkārši ļoti, ļoti slikti. Tā kā filmēšu tālāk, kad kaut ko mēģināsim vilkt ārā vai arī piedarbināt Belarus, jo viņam laikam aķīts nomira vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā skatīsimies, kas notiks tālāk un filmēšu. Tāda izsās tas traktors arī no aizmugurs. Parasti Fend. Sans Fend. Tā kā ļoti jautri. Tur kaut kur tur tālumā ved papildus krokodilus, lai varētu mēģināt piedarbināt. Šī ir tā štropa, ko mēs mēģinājām vilkt ārā. Mums noraka šito te Belarusu. Kā jau teicu, šī ir štropa, kur pārplīsa. Un tā kā, jā, mums palīgi ierīdzes brauc šeit klāt. Normāls dīzels. Šajā vakarā mums arī ļoti skaists skats. Mūs palīgs. Tātad šādi izskatās. Oi, te ir ļoti purvains. Tātad šādi izsās tūplānā. Traktors nabaks galīgi nogrims. Šeit es tālāk nekāpšu, jo ļoti ir, kā lai to pasaka, slapš. Labi. O! Sanāca! Jā! Ļoti pozitīvi. Labi, iziesim ātri ārā. Muļguļi. Skatīsimies, vai traktors. Skatīsimies, vai traktors tiks ārā. Mums traktorim brauc ārā. Skatāmies. Lai negrib arī šeit stāvēt, jo ir ļoti purvains. Es domāju, ka ir ļoti slikti šeit var dzirdēt. Tāpēc, ka tas Belarus ir anormāli skaists. Bet laikam skatīsimies, varbūt tiksim ārā. Un filmēšu tālāk ļoti foršus un skaistus kadrus. Tāda maza upīte. Ļoti skaists skats. Un tagad skatāmies, traktors tiks ārā vai netiks. Es domāju, viņam ar ieskrējienu vajadzētu tikt. Labi, viņš brauks ļoti lēni. Ja brauks ātri, viņš ļoti izskolēs un nogrim. Un, protams, nogrim. Cilvēki šādi notiek lauksaimniecībā. Katru gadu kaut kādas problēmas, kaut kas slikts notiek. Vienmēr kaut kas, tu nekad nezini, kas notiks, kur notiks, kad notiks, cikos notiks un kāpēc notiks. Tā kā cilvēki, ja jūs gribat daudz naudu, jūs varat šito darīt, bet tā nevajag. Nevajag braukt kaut kādos purvos. Tikai, draugi, panākšu daudz tālāk. Jā, redzat, kāda šeit purvi. Šitais viss ir purvs. Jāskatās, vai nav kāda čūs arī. Nevar. Te vienkārši viss ir vienā ūdenī. Redzat, panāku tālāk. Viens vienīgs ūdens. Te maz upīt, nezinu, kas tas ir. Kanāls vai vienalga. Labi, kanāls drīzāk nē. Un filmēšu tūlīt tālāk, kad piebrauks traktors un tad turpināšu filmēt, kad sāks viss notikt. Ja jums patīk šitais video, iesaku nospiest like un lūdzu subscribēt šitam kanālam, lai būtu vairāk šitādu video. Un pa vasaru, arī drīzāk vasaras beigās, būs arī video, kā mēs kuļam
labību, piemēram, rapsi, kviešus un tā tālāk. Redzat, īstenībā šitais laikam sanāk kā bebra dambis, jo, rikuļ, paskatāmies, šitien ir bijis bebrs. Es īsti nezinu, kas te ir, tur ir bijis bebrs, tur ir, ko var redzēt, bijis bebrs. Te praktiski viss, lielākā daļa ir grausta dēļ bebriem, nograuztas no bebriem. Hopački, tūlīt sāksies labākā daļa. Nezinu, kā labāk būtu dabūt. Tur viens traktors, tur vēl viens un tur vēl viens, kurš ir iesprūdis. Tas ir kurš velk un tas ir kurš velk. Tur ir atslēga. Šī ir labākā daļa. Vai! Dzirkstelis pa gaisu! Dzirkstelis pa gaisu! Tas nebija labi. Galīgi neizsies labi. Ķēde pārplīsa. Ķēde. Ak, nē. Aiziešu ātri tur, noskaidrošu, kas notiek. Esmu daļā, kur traktors nogrima. Diemžēl ķēde pāršķīd. Es redzēju trakās dzirksteles notāvums, nezinu, vai video arī varēs to redzēt. Bet, traki. Diemžēl mēs jau stundu mēģinām viņu dabūt ārā. Es domāju, tas aizņems ļoti, ļoti daudz laika. Tagad, kā lai to pasakām? Šitais ir trakums. Ja. Interesanti. Ļoti interesanti. Es nezinu, ko man teikt, jo ķēde pārplīsa, iepriekšējā stropa pārplīsa man telefonā, video otrā telefonā, pareizāk sakot. Bet, labi, nerunāsim par to. Šitais vakars ir ļoti garš. Kā lai to pasaka? Tā kā šis viss ir tik apgrūtinoši, piemēram, tev ir nogrimis traktors vairāk kā pusi riepa aizmigrējās. Ja? Tas nozīmē, tev būs ļoti ilgi jāčakarējas, lai viņi dabūtu ārā. Piemēram, mums bija viens brīdis, kad mums bija kulšana vasarā uz Kūdra lauka, un mums kombains nogrima tik ļoti, ka mēs 2 dienas viņu mēģinājām dabūt ārā. Bet pēc kādu laiku, pēc 2 dienām mēs viņu dabujām ārā, un, kad dabujām ārā, mēs vienkārši atteicāmies no tā lauka, jo viņš bija vienkārši kā kūdrains vai vienalga. Tagad kaut kā tā. Filmēšu tālāk, kad mēs sāksim vilkt atkal ārā. Un, jā. Tagad traki šitais notiek jau diezgan ilgu laiku. Mēs atbraucām, kad bija praktiski vēl gaišs. Mēs jau te ļoti ilgi čakarējamies. Es varbūt tās video pievienošu, kā mums pārtraukt tā pirmā stropa tā maziņā. Tā kā redzēsim, kā būs. Vēl papildi ierīces braucēji, kā lai to pasaku, palīgi ar stropēm. Tā kā traki, cilvēki, ļoti traki. Papildus spēki ir atvesti. Ejam pielikt šito te, tur viņš nē, bet ekstra šņori atveda. Mēģināsim pielikt un skatīsimies, kas tālāk notiks. Tātad tūlīt mēģinās dabūt viņu ārā. Ātri. Panāks varbūt no aizmuguras. Pārtrauks. Kārtējā šņore. Mūsu stiprākā šņora, kur izvilkus cik reizes kombains, cik traktors. Un viņi pārtrauka pavisam. Vai arī tā bija mūsu maziņā? Nē, tā bija laikam lielā. Atvainojies tiešām, tomēr tā bija zaļā. Bet, vienalga traktors gandrīz bija ārā ļoti, ļoti tuvu. Tā kā ļoti tuvu, lai viņš būtu ārā, viņš diezgan pagustējās uz priekšu. Es domāju, vēl vienu reizi mēs pamēģināsim un varētu būt, kad viņš būs arī izvilkts ārā. Tā kā skatāties turpinājumu. Es domāju, ka traktors būs ārā, jo paskatieties,
aiziešu ātri līdz tai vietai, pa to purvu. Paskatāmies reāli tidās to purvu. Traktors tika uz priekšu ļoti daudz. Tas ir ļoti pozitīvi, tā kā ļoti pozitīvi. Traktors tika bišķiņ nedaudz uz priekšu. Tā kā filmēšu tālāk, kad dabūsim ārā. Vismaz ceram, ka dabūsim ārā. Nē, nu ko lai saka? Lai ir veiksme! Dabujām! Tas ir tik pozitīvi! Galvenais jau šeit dabūt ārā. Ja mēs viņu dabūnam, tas ir ļoti pozitīvi. Mālači visiem šiem, kas atbrauc palīdzēt. Visvairāk tam otram cilvēkam, tam, kuram nogrim, ļoti pozitīvi. Šādi tas traktors izsās. Ļoti labi. Un Dievs pilnīgi trepa aizgājusi. Ļoti pozitīvi. Ļoti pozitīvi. Mālači. Vot, tie, kur šādi šitais te viss izsās, te ir mūsu štrope. Pozitīvākā lieta ir tā, ka dabujām ārā. Un, jā. Šādi izskatās no aizmugures. Tur ir vairāk traktori aizmugurē. Braucam atpakaļ. Tur ir viens traktors, skatās. Tur ir viens traktors, tur ir vēl viens traktors, tur ir vēl viens traktors un tur ir mašīna. Jā, ko varam parādīt šādi. Viens traktoriņš brauc. Tas ir lielais John Deeres. Tur nāk fens, tur nāk mašīna un tur vēl tālāk ir Belarus. Tā kā, jā. Paldies visiem par skatīšanos! Lai jums jauks vakars! Paldies! Atā!